Klau, es zinu, ko es gribu. Es gribu tātad vēlreiz, labdien, mēs esam 3. pastaigā ar Raimondu Pauli. Jā, labdien. Jā. Jūs sakat, jūs mums darbi, ja? Es it kā vēl skaitos Latvijas rādio, jā. Klau, es tagad domāju par to Latvijas 100 gadu. Paldies, bija ļoti labi. Vēl var nes. Nākamā reize. Vairāk var nes. Labi. Paldies. Kā lai viņi aizslēdz to 100 gadu? Lai nebūtu tie 60 miljoni jātērē. Tas, ko atceries, mēs runājām pirms kaut kādiem mēnešiem 5. Naudas laupīšana būs. Un tagad tas tā notiek. Nu, es arī domāju, ka ap tiem svētkiem ne tikai ap 100 gadu, bet ap dziesmu svētkiem ir aplips vesels bariņš ar cilvēkiem, kas to veikalu izmanto. Ja kāds labums no viņiem, es pat uz stipru šaubos. Tas jau liekas normāli, kad ir balti galdauti, uz kuriem nav Latvijai ko likt uz galda. Nē. Es domāju, ka tur pilnīgi pietikt, ja uzēr dabīgi jāuzrīko kaut kāds pasākums liels. Tas viss ir tā loģiski, ja? Nu, vai tas būtu arēnā vai kur. Jā. Bet nu nevajag taču kādu, cik tur gadus ātrāk. Bet 60 miljoni. Nē, nu milzīgi. Es nezinu, kur to naudu likt. Es nezinu. Pastāst man, tu jau labāk. Es esmu pilnīgi pret šito. Es esmu tajā komisijā, Tur ir daudz pretim, mēs taču saprotam. Nē. Viņi atbild, nacionāļi saka tā ir tikai puse no naudas. Pusi dos tirgošanas ar krūzītēm, vai ne? Nu, pa priekš pasakiet skaidru un gaišu, kam jūs viņu dodat to naudu. Zini, kas man visu laiku riebjās? Viņi paņem taisa koncerts, viņi atved tehniku no Lietuvas un nākamajā dienā to visu novāc nost. Nekas nepaliek taustāms pēc tam. Viss. Tu atnāks, nospēlēs savus klavierus un aizbrauks mājās. Viss. Cilvēki pastīsies, un džeki būs normāli izīrējuši savu tehniku. Cik koncerti tur ir vajadzīgi? Cik? Pa visu Latviju būs. Tev būs pašam jābrauk. Nu, lai katru kopijā es nemaz netaisot braukat. Bet, tu taisīs tā kā embargo, tā kā Lūsēns? Nē, es sēdēju, es jau salvēs nospēlējies. Tas ir skaidrs, bet Lūsēns pateic, ka viņš nepiedalīsies šitajā ārprātā. Tu piekrītam? Jā, bet mums jau tos mākslinieciņas veiku. Viņi taču nekur nav kur pelnīt. Bet Lūsēns teica, ka viņš pavēlti brauks vienkārši, uz pilnīgi uz pretējām vietām. Viņš brauks uz... ir vesels bars dziedātāji un visi, kas grib kaut ko nopelnīt. Tad ir pa piķi tomēr jautājums. Nu, tā bija. Bet 60 miljoni, Raimond, 60 miljoni šī situācijā. Pasties, atceries, mēs toreiz gājām, te bija kaut kāds tirdziņš, Nožēlojams, kāds viņš ir tas tirdziņš, tā būdiņas pelēkas. Nē, es runāju par to, ka vai mēs varam to atļauties un pasaka, kā lai to norauj nost, ja valdošā koalīcija saka, mums vajag 60 miljonus. Bet vai tā nevarēja no to 60 miljonu tad vismaz lielāko daļu, teiksim, apvēlēt kaut kādu runāt par kaut kādu nākotnes būvniecību? Nē, Raimond, es tev saku, es esmu tajā komisijā. Viņi izīrēs milzīgus ekrānus, tā kā končos parasti ir. Un viss, kā parasti, tradicionāli. Labi, es uz vienu vēl pasākumu, es tad tā kā taisīju toreiz operu. Tas nebija slikti ar operas priekšā, bet tas ir viens koncerts, bet ne jau 60 miljoni. Jā, bet viņi to divos gados tā kā tērēs. Jā. Un te būs tas epicentrs būs tajā 100 gadē. Aiziet kaut kāda ļoti liela nauda, aiziet uz kino. Mēs tagad kino pa kreisi, pa labi tagad filmēs visādas filmas. Cik viņas skatās tas filmas? Bet tu man to nesaki. Viņas pēc tam nokļūst Latvijas televīzijā un visa sabiedrība redz. Jā. Tur ir liela nauda aiziet. Otra nauda aiziet vienkārši uz tehnikas īri, uz gaismām un uz skaņu. Pareizi. Bet tas nav pareizi. Jā, bet viņi rīkojās un viņi rīkosies. Viņam mūsu padomu neviens neprasa. Ko es tur varu izdarīt? Un ko es varu pagaidām arī neko nevaru? Tas ir vienīgais. Bet tu jau piedalīsies, tu esi vienmēr tolerants, ka piedalīsies. Ne, es piedalos savos. Tu piedalīsies 100 gadus pasākumos? Meistars negrib to darīt. Vēl taču jānodzīmē. Es atzīstu 100 gadu, viņi ir jāatzīmē, bet normāli, kā tas ir normāli, mums rīkojiet vienu lielu pasākumu un pietiek. Nē, mēs runājam par 60 miljoniem, kas tiek iztērēts uz tehnikas un gaismas īri. Pa lielam. Un uz dažām filmām. Kas tas par sviestu? Ko tu mums prasi? Jūs esat mūziķi, es esmu pret šito. Bet jūs esat mūziķi. Mums ir kāds vārds visā tajā. Jā, tu vari pateikt, nē, es to nedarīšu. Nu labi, es nepateikšu Lūsēns, tu pateiksi, tu to nedarīsi. Jūs jau vairāk paliekat, tāpēc, ka tas nav, iedomājies, šī te nabadzības līmenis, kas ir valstī. Tavs uzdevums, nu? Ir spēlēt. Tā kā izklaidēt, tu domā? Spēlēt savu darbu, darīt. Un arī, starp citu, arī nopelnīt kaut ko. Tā ir viņa maize. Viņam jāstrādā. Bet tam mums ir pretruna. 60 miljoni te ir pa lietu. Nu jā, tu redzi, Es nezinu. Labi, kā nosinēt valstī 100 gadus? Iztērēt 60 miljonus? Pieņemsim, es pat tādu variantu.
lūdzu pasūtiet operai jaunu latviešu operu. Okay. Atvēliet savus līdzekļus. Ja teātrī ir speciāli latviešu jaunu lūgu, ja, tie, kas jaunu darbus kaut kāds, lai uztaisa. Sakarā ar to arī pietiek. Kam vēl? Kam vēl dot nav? Pagaid, es tev reku, te ir normāls atgriezieniskā saite ir īrēta tehnika no Lietuvas. Jā, bet mēs visu laiku maigdieni. Bet tā arī būs. Es nevaru komentēt, es nezinu, ne tāme, neko. 60 miljonu tāme, pusi iedargos no krūzītēm un no kaut kādām tur suvenīru lietām. Es tev stāstu. Es tā kā uztraucos, tāpēc, ka tā nav privāta nauda, tā ir nodokļu maksātāja nauda. Tas man ir iebjās. Mēs to nevaram bet jūs pacelt. paši nevariet, jūs taču variet viņus izsaukt uz tām komisijām un paprasīt, kur tā naudiņa aiziet, dārgi draugi. Koalīcijas kultūras pārstāvji. ministri atskaitās. Bet tie ir galvenie, kas arī to maļus priekš. Vai ne? Nacionāļi, konkrēti. Tā viņš aizlaižās, ja pareizi dara. Pareizi dara, čau. Tu pats saproti, ka mēs taču neko nemaisam visu vairs. Katrā ziņā, Raimond, prieks tev satikt un paldies par viedokli. Lai tev labi klājās. Paldies. Kā tev partija? Viss labi, mēs normāli mācām. Mēs mācām uz priekšu. Es tev atbalstu. Jā? Raimond, no tavas modas dievvalstī. Viss labi.